Labrīt, 7:54 minūtes. Labrīt. Ņemot vērā jaunāko epidemioloģisko informāciju par Covid-19 lokālajiem uzliesmojumiem Kuldīgā un Daugavpilī, valdība trešdien lēma noteikt stingrākus Covid-19 piesardzības pasākumus abu pilsētu teritorijās. Ierobežojumi pagaidām noteikti no vakardienas līdz 14. oktobrim. Vai tuvākajā laikā ir gaidāmi stingrāki ierobežojumi arī citvietu valstī? Par to šorīt mēs jautāsim veselības ministrei Ilzei Viņķelē. Labrīt! Labrīt! Diemžēl Covid-19 pieņemas spēkā. Cik lielā mērā šobrīd šī Covid-19 izplatība ir izsekojama? Šobrīd pie neizsekojumiem gadījumiem nav vairāk kā 20% no inficētajiem, un pēc SPKC atzinuma šis ir kontrolējumas situācijas ietvaros. Ja, diemžēl ir šie divi uzliesmojumi Kuldīgā, Daugavpilī, tur arī stingrāki ierobežojumi. Kā kopumā valstī šī situācija īsumā ir raksturojama? Mēs kļūstam izglītotāki, daudz vairāk zinām par vīrusu un arī daudz vairāk zinām, kā un cik striktus ierobežojumus attiecīgi ir jāpiemēro. Un tieši tādēļ šie divi uzliesmojumi nenozīmēja totālu ierobežojumu pastiprināšanu visā valstī, bet ļoti specifiski, un pie tam sākam ar to mazāko ierobežojumu apjomu divās pilsētās. Šodien, starp citu, Kuldīgas doma ārkārtas sēdē lems par vēl kādiem drošības pasākumiem jauniem, vai jums ir informācija, kas ir padomā kuldīdzniekiem? Kuldīgas domē pirmkārt jāuzteic ļoti mēres Ingas Bērziņas rīcība, ārkārtīgi atbildīgi apzinoties to, ka panikai nav pamata, bet ir jābūt piesardzīgiem. Un cik es saprotu, tad viņu izaicinājums ir lūkoties, lai arī Kuldīgas novadā būtu ievērota noteikti piesardzība, jo, protams, tas vīruss neapstājās tikai pilsētas robežās. Vai ir indikācijas arī, ka šādus vai līdzīgus nedaudz striktākus ierobežojumus plānots ieviest kādā citā Latvijas pilsētā? Pagaidām nav pamata. Sagaidīsim šī rīta jaunāko informāciju par testiem, kas ir starp 9 un 10, un tad, ja redzēsim, ka Olaina, kas bija vēl viena vieta ar uzliesmojumu darba vietās, rāda augstākus inficēšanās skaidļus, tad Olaina varētu būt iespējams nākamā, bet šobrīd, kā jau es minēju, sagaidīsim testēšanas datus vakardienas. Tātad visas valsts mērogā pat labāk nekādi papildu drošības pasākumi nav plānoti? Nav nepieciešami, tādēļ arī nav plānoti. Un šeit es vēlētos izmantot jūsu raidījumu starpniecību un teikt cilvēkiem, ka sociālos tīklos klejojošos baumas par to, ka datumā X, vai tas būtu 10. oktobrs, kad zem atvērsies un viss izzudīs un būs karantīna. Tas ir blēņas un izdomājumi. Šāda viena datuma nav un tādu plānu kā pašmērķa arī nav. Un ierobežojumi tiks mainīti tikai un vienīgi atkarībā no inficēšanās rādītājiem. Jā, no otras puses sociālajos tīklos nemazums ir arī cilvēku izteikumi par to, ka tomēr jau diezgan strauji aug saslimstības izplatība Latvijā. Un ir tas otrs viedoklis, ka varbūt kādreiz vajadzētu jau tagad laikus un preventīvi, piemēram, prasīt visiem valkāt maskas veikalos un sabiedriskajā transportā. Vakar Latvijas televīzijas raidījumā aktuālais jautājums profesora Vīgsna ļoti grafiski aprakstīja to, ko nozīmē nepareiza masku valkāšana. Ja. Tā var nozīmēt arī faktiski lielāku inficēšanās izplatību. Ja maskas valkā pavirši kaut kur iestūķē kabatā, mētā apkārt. Līdz ar to maskas kā metode šobrīd tiek lietotas Daugavpilī, Kuldīgā, sabiedriskā transportā un vietās, kur nevar ievērot distancēšanos. Ja būs nepieciešamība maskas padarīt obligātas noteiktās vietās, tas tiks darīts, bet šobrīd vēl pēc tā joprojām nav nepieciešamības. Daugavpilī atcelti virkne dažādi vērienīgi pasākumi, ņemot vērā šo situāciju, bet Rīgā viens vērienīgs pasākums ir plānots, un tas ir maratons. Maratons notiek ārā. Maratona rīkotāji apzinās savu atbildību, un šie priekšdarbi un sagatavošanās ir veikti rūpīgi. Līdz ar to šobrīd nav pamata uzskatīt, ka maratons varētu kalpot par plašāku inficēšanās pasākumu, un to mēs arī novērojām vasaras gaitā un arī pavasarī. Ja? Cilvēku pulcēšanās laukā
ievērojot plūsmu organizāciju un ko nerada papildus inficēšanās uzliesmojumus. Jā, pēdējās direktīvas ievērojami ir audzis testēto personu skaits. Mēs zinām, ka Kuldīgā bija šie siekalu testi. Kā jūs teiktu, cik precīzi ir šie siekalu testi un vai šos varētu ieviest arī citviet? Cik es saprotu, Daugavpilī būs arī? Jā, Daugavpilī ar Laipnu Gulbi laboratorijas atbalstu un palīdzību šie siekalu testēšana tiks veikta brīvdienās. Un informācijai 3 dienu laikā siekalu testiem ir izmeklēti 2468 cilvēki, no tiem pozitīvi bijuši 28, kas ir 1,13%. Kas ir atkal salīdzinoši droša zona. Bet tā precizitāte šiem testiem? Precizitāte tāda vispārēja skrīninga veikšanai ir absolūti pietiekama, bet kā norāda speciālisti, tas nav mans viedoklis, es varu jums kalpot par informācijas avotu no kolēģu sniegtajām ziņām, proti ir šie izstriepes, kuras ļoti tādas ar puļķīti degunā vai rīklas izstriepi, tomēr tiek atzīti par precīzāku metodi. Bet, kā jau es minēju, tie testi siekalu, ko izmanto Latvijā, ir pietiekami precīzi šādām pūļa testēšanas metodēm un inficēto personu noteikšanu. Bet, ja jau tie ir pietiekami precīzi, tad cilvēkiem varētu rasties jautājums, kāpēc tad neizmantot plašāk tieši šos testus? Nesāpīgi, galu galā daudz vienkāršāk. Tos izmantos paralēli, un tā ir infektologu un epidemiologu ieteikums, kā šie testi ir jāizmanto paralēli, viens otru neizslēdz, un ir vietas un reizes, kad ir absolūti nepieciešams veikt šo nepatīkamāko testu. Siekalu testus izmantos bērnu slimnīca, tie jau tur tiek aprobēti, jo, protams, bērniem tas ir daudz saudzīgāka metode. Vai taisnība, ka siekalu tests var daudz biežāk uzrādīt nepatiesi negatīvu rezultātu? Uz šo es nevarēšu atbildēt, tas ir jāvaicā. Tie siekalu testi arī dažādi, ja, tā kā konkrēti par šo testu, kā jau es minēju, speciālisti to, ko lieto Latvija, atzīst par gana labu esam, un ja ir nepieciešamība, tad cilvēks šaubu gadījumā tiek pārtestēts ar to tradicionālo metodi. Vai valsts ir iepirkuši šos siekalu testus? Jo par Kuldīgu tur bija runa, ka tas ir kāda pētījuma ietveros. Tur ir tā situācija, ir valsts pētījuma programma, kas analizē Covid lokālās īpatnības. Daļa testu varēja tikt apmaksāta šīs programmas ietveros, bet kopumā siekalu testi, tāpat kā tie iepriekšējie, tiek apmaksāti no valsts. Un to lietošana šobrīd ir bijusi pieejama tikai Gulbi laboratorijās, bet patās arī centrālā laboratorija ir gatava tam un arī slimnīcās tas tiks darīts. Ja šobrīd cilvēks vēlas veikt testu, cik ilgi viņam ir jāgaida, lai veiktu šo testu? Tas ir atkarīgs arī no tā, cik cilvēks ir gatavs būt mobīls uz testa veikšanas vietu. Saņemot informāciju par to, ka Rīgā pierakstu veica šeit, gan jāsaka, pagātnē nedēļas nogalē, uz 2 vai 3 dienas vēlāk pēc pieteikuma pārliecinājāmies ar kontrolzvaniem, kā principā var pieteikties arī pat tās pašas dienas vakarā, izņemot, ka jums ir jāpabrauc uz testēšanas punktu, kas varbūt nav tik tuvu mājām. Šobrīd to pierakstu uz šo tālruni 8303 ir paņēmusi Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca, un es ceru, ka tas uzlabos vienmērīgāku pierakstu starp arī privātajām laboratorijām, jo jāsaka atklāti, mēs novērojam nedaudz tādu piespēlēšanu vienai laboratorijai par labu, pierakstot cilvēkus. Šobrīd es ceru, ka tas būs novērsts. Sakiet, lūdzu, kāds ir jūsu kā veselības ministras komentārs par Dinamo Rīga hokeja spēlēm? Tur spēle ir Baltkrievijas komanda. KHL vadība saka, publiski apgalvo, ka Latvijā jau tie testi, ekspres testi vispār tādi, kas neko neparādot.
Nu, KHL vadība un vispār mēs zinām, Krievijas pieeja ir arī viņi, piemēram, Berlīnas Šaritē, viens no labākām klīnikām Eiropā rezultātus apšauba, ja, piemēram, Navalnī kunga ārstēšanas gadījumā. Līdz ar to tā ir daļa ideoloģiska diskursa, pilnīgi noteikti Krievijā. Ja. Savukārt runājot par Rīgas Dinamo un visu to anturāžu, ko viņi šeit ar savām spēlēm dara, lai cik emocionāli es to vērtētu, ko es paturēšu pie sevis, tad jāatzīst, ka Dinamo vadībā ļoti sadarbīgi strādā ar SPKC centru, un lai cik mums nepatiktu tas, kas notiek ar hokeja spēlēm, viņi patiešām rūpīgi ievēro epidemiologu ieteikumus. Tur tā pēcgarša no notiekošā ir sūrāka nekā tie patiesie riski. Jā, jūs esat rosinājis apsvērt iespēju celt slieksni pašizolācijas prasībai no atgriešanās no vairāk skartajām Covid-19 valstīm. Šodien būs šis jaunais saraksts. Mums šobrīd šis rādītājs ir 16. Protams, ka neviena valsts vairs Eiropā nav palikusi, kas ir zem šī rādītāja. Ir izskanējusi informācija, ka šo radītāju, teiksim, ja palielinās 25, tad jau tajā sarakstā tāpat tās valsts īsti nepaliks. Bet vai nav varbūt straujāk jāpalielina? Ir izskanējusi informācija par 50. Jā, šis nav mans lēmums. Tas, ko minēja dažas dienas atpakaļ, informācija no SPKC kolēģiem, jo šo valstu grupu noteikšana ir SPKC kompetence. To viņiem deliģē ministru kabineta noteikumi, un viņi tad ranžē šīs valstis un novērtē riskus gan Eiropā kopumā, gan specifiski ņemot vērā Latvijas situāciju. Un tā mana prognoze ir, ka vērojot infekciju uzliesmojumu, tad visdrīzāk šo slieksni ar pašizolācijas prasībām paaugstinās uz 25. Tas kā skatās, viens puses paaugstinās, no otras pazeminās, ja tās prasības tiek savā veidā pazeminātas, paaugstinot slieksni. Ja? Bet kolēģi uzskata, ka ja mums ir 16 vai 17, tad kāpums uz 50 tomēr ir pietiekami augsts, lai to vēl šobrīd nedarītu. Ja? Palūkotu, kā mēs varam stabilizēt situāciju, un tad nākamnedēļ tad SPKC vērtēs atkal. Bet 25 tas varētu būt tā reāli. Visdrīzāk, to mēs šodien pieredzēsim. Bet tur milzu starpība nav, jo arī pie 25 šķiet 3 valstis ir tikai. Lai veiksmīgāk uzraudzītu tos cilvēkus, kam Covid-19 dēļ ir jādodas pašizolācijā vai karantīnā, tiks izmantots tātad elektroniskā personu uzraudzības informācijas sistēma. Tur attiecīgi arī likuma grozījumi ir pieņemti šonedēļ Saeimā, bet kad tā sistēma sāks tā reāli tiešām darboties un pilnvērtīgi, jo nemazums stāstu ir dzirdēts par to, ka, piemēram, cilvēki atgriežas no atpūtas Grieķijā, vieni dzīvo Rīgā, otri, teiksim, Daugavpilī, rīdziniekus kontrolē, zvana, pārbauda, viņi ievēro pašizolāciju. Daugavpilī, diemžēl, neliekas nezīmes. Tā ir tāda reāla situācija. Šis visdrīzāk ir viens ļoti konkrēts gadījums, bet jāsaka, liels paldies valsts policijai un arī pašvaldību policijām. Šī izlases veidā kontrole ar kontrolas zvaniem tomēr tiek veikta, un ir arī citi stāsti, kur cilvēki dalās ar savu pieredzi, ka viņiem pašizolācijas laikā ir zvanīts 3 reizes. Bet tā kontrolas sistēma elektroniskā? Elektroniskā deklarācijas sistēma, tā ir iekšlietu ministrijas projekts, ko viņi virza un uzrauga, un es varu šajā gadījumā atreferēt kolēģi Dirģena teikto, ka darbs tuvojas noslēgumam, un teikšu, ka mēs jau arī ļoti gaidām to sistēmu, jo SPKC... Kādu varētu finalizēt to darbu? Nedēļa jautājums, mēneša? Es teiktu mēneša drīzāk kā nedēļa. Jā, un vēl par sporta treniņiem, arī par amatieru mākslu kolektīviem, tātad dziedātājiem, koristiem, dejotājiem. Es pats dziedu korī, un mūsu korī, itin veiksmīgi varam ievērot šo distanci. Mums arī ir vairāki krēsli. Mēģinājumos starpā varam veidināt telpas starpbrīžos. Es pieļauju, ka tomēr lielai daļai kolektīvu nav tādas iespējas, jo tās telpas vienkārši nav tik plašas. Kolektīvos ir 30, 40, 50 dalībnieki. Kā jūs raugāties uz šo amatieru kolektīvu, tātad to darbību šobrīd un arī turpmāk? Man pašai dēls dejo tautistēs, ja, tā kā tāds zināms interešu konflikts ir nosacīts, bet runājot par amatieru kolektīviem,
Kuldīgā un Daugavpilī tad interešu izglītība īpaši bērniem. Nu, tad arī to starp kori un dejas ir uz tām 2 nedēļām pārtraukti. Par pieaugušiem cilvēkiem jūs ļoti precīzi aprakstījāt. Covid jau neatceļ loģisko domāšanu cilvēkiem, un ja jūs korī varat novērtēt, ka telpas ir pietiekamas un jūs varat dziedāt droši, tad jādzied. Ja korim šādas iespējas nav, tad ir, diemžēl, jādzied attālināti. Savukārt sašutumu, ko pauž amatieru koru, tā saukto amatieru koru, ja, vadītāji, kādēļ profesionālie kori drīkst dziedāt ar vienām prasībām un amatieru kori ar citām, atbilde ir tāda: profesionālajiem korim tā ir darba vieta. Šie cilvēki kopā ir pamatā visu laiku, un tā cita profesionālā dzīve nav tik izteikta. Jūs strādājat kopā ar Lindu, jūs padziedat korī, tās ir 2 dažādi pasākumi, un jūs taču nenovēlēsiet aplipināt Lindu, ja, pēc kora. Nu, lūk, līdz ar to tā ir tā atšķirība. Jā. Bet es varu dzirdēt, ja mūsu kolektīvā mēs to ievērojam. Ja jūs ievērojat distanci... Rokas 2 metri. Protams, jā. Paldies par sarunu, un lai mums visiem drošs laiks. Un lai veiksmīgs dienas turpinājums. Sarunājāmies ar veselības ministri Ilzi Viņķeli. Tikai līdz 11. oktobrim Aibe veikalos. Saulespuķu eļļa Kernel